Labrīt jaunajā nedēļā. Ko es pagājušā nedēļā sadarīju? Mazliet sakārtoju, mazliet pašovu, bet vakardien mēs dabujām beidzot virsmu. Vienkārši vīram bija brīvs laiks aizbraukt uz veikalu un nopirkt virsmu. Dabujām virsmu un tur, kur es biju sakārtojusi, tur es savaidoju bardaku. Es jums tūlīt parādīšu. Lūk, šeit es pagājušajā nedēļā jau šuvu, strādāju, te viss bija sakārtots skaisti. Tagad viss ir salikts, nē, nav salikts, viss ir ātri samests ārā no komodēm, no galda virsmas otras. Viss ir vienkārši samests ātri kaut kā, jo man vajadzēja atbrīvot komodas, lai pieliktu komodēm regulējumās kājiņas. Paldies Dievam, dabūju tik foršas zemes tā, kā es gribēju. Es negribēju augstas, bet tā kā grīda šeit nav baigi taisnā, tad regulējumās kājiņas vajadzēja, jo tur, kad uz man galda stāv kāda izšūšanas mašīna sevišķi, ir svarīgi, lai nekas nekur nekustās. Dabujām kājiņas, un lai pieskrūvētu kājiņas, komodas bija jākāš augšpēdus, un vajadzēja viņas izkārtot, iztukšot visu un te nokārtot. Bet toties tagad jau šī virsma man ir sagatavota, tur viss sakārtots. Atvedām trešo komodīti to pa vidu uz ritentiņiem, kur var izvilkt ārā. Lūk, tagad būs jākārto viss iekšā atvilknēs, skapītī. Šeit arī, protams, ir bardaks. Jā, pārcelšanās un iekārtošanās posmā bez bardaka vienkārši nevar iztikt, nevar tā uzreiz, viss būs skaisti, bet šeit jau veidojās, manuprāt, jau skaists stūrītis. Man patīk uz galda šie te paklājiņi. Zem izšūšanas mašīnas ir sevišķis parasti. Izšūšanas mašīnu liek uz tādu, jo nekas, ka tas skaņa ir foršāk. Varbūt tās tikai manas iedomas, bet es tā daru. Lūk, šodien pirmais jāķerās ir pie šī bardaka. Tūliņās padzeršu kafiju, paēdīšu brokastis, jo mājās nebija laika. Ķeršos klāt pie šī bardaka. Un plus vēl 2 čemodāni atkal pilni atvesti ar mantām. Jā, es mantas vedu nevis kastēs, bet čemodānos. Kāpēc? Tāpēc, ka čemodāns ir ērtāk stipri pārvietot, viņi ir uz ritentiņiem un nav jāstiep, izcel no mašīnas, atstum līdz mājai, uzcel pa tiem pāris pakāpieniem, iestum liftā un viss. Viņi vienkārši nav jānes, tas ir krietni ērtāk. Tagad man nav plāns atvest visu uzreizi un sagāst te pilnu ar kastēm, tad es šādi ar čemodāniem droši vien arī turpmāk visu atlikušo, kas vēl mājās palicis, atvedīšu. Ko? Jāķerās ir pie darbiem, lai var arī mazliet pašūt, jo boss gaida savas otrās bikses, kuras es nepabeidzu. Šeit būs šādi jau daļēji ir sašūtas te kabatiņa. Iešūts kabatiņas un tāds skaists izšūms, pūkains kaķis. Es nezinu, vai video varēs to tā parādīt. Viņš tāds foršs, tāds pūkains. Superīgs aunams būs nenormāli skaistas bikses.